Novirzieni ir gana daudz, viens no tiem ir reps vai hip-hops. Lūk, Gustavo tur labāk par to visu zina. Un tāpēc arī kulinārijā vai gastronomijā ir dažādi veidi novirzieni, zupas, otrie, saldieti, kas tur vēl vai ne? Salāti, veģetārie galā ēdieni. Viens no veģetāriem, laikam, nē, tev būs tur bišķī tā gaidīja. Ja? Lūk, Gustavo ir sadūšojies un atvēzējies taisīt kaut kādu jaunu ēdienu, kas varētu būt, kā mēs nosaucām, pareizāk sakot, kā Gustavo nosauc tā kā pica, to kartupeļu uz kartupeļu bāzes. Nu labi, es nezinu, tu varētu jau acīm redzot, ka skatītāji tagad paši redzēs, kā tas viss notiks. Ņemot vērā, man atnāca vēstule pavisam nesen, ja nemaldos, Čuzas kundze bija šeit skatītājai vārds, kas teica, ka varbūt nevienmēr visi var saprast, ko tie mākslinieki šeit arī, kas mums uzstājās raidījumos dara, lai to recepti varētu atkārtot. Es tagad sarīvēta kartupeļi, ko tu izdarīji vēl klāt? Piesit olas? Piesit olas, tur uz kaut kādiem 5 kartupeļiem tur bija 4 olas un sāls. Un viss. Uz garšu. Jā. Labi, nu tik tā skaidrs ir uz priekšu. Tad mēs ņemam pannu, bišķiņeļu. Daudz tev viņas nevajag. Mazliet, lai uzsilst. Un tad bēram šo visu masu iekšā, tā lai dibens ir nosegts, bet ir būtiski tas, ko man personīgi, kā nevisai bieži sanāk, tādas lietas taisīt, ir jābūt centimetru biezumā. Un biezāks nevar būt. Kā tu izmairīsi to? Būs jāpacenšās, būs jāpacenšās. Kā mēs teiktu, kam tagad ir viegli un kurš teica, ka tas viss, kā ēst gatavošana vispār ir viegls darbs, bet manuprāt interesants. Tagad tas atbildīgākais. Tagad tas svarīgākais mirklis. Tev nevajadzēja nospiest to štrumtu nost? Kuru? Tur tas bišķī to nosulojās viņš. Ne, viņš pats izgaros. Viņš pats tas tieši arī labi savādāk. Tur būs tikai tie biezumi. Un tad savukārt viņi tā nesalips. Es ļoti ceru, ka tur kaut kas sanāks. Sanāks. Labi, jā. Tagad bišķi saputojies gan ir. Bet apmērā varētu būt centimetrs, vai ne? Nē, nav aptuveni. Var arī pielikt vēl. Būs bišķi vairāk. Būs, jā. Būs vairāk. Nu, rei. Tādām pavārēm, maisamniecēm tādas lietas, man tā liekas, ir vispār, neko nenozīmē. Uz aci tā uzmanība. Nē, tā jau visi saka uz aci. Kurš te tur īpaši ar kaut kādiem svariņiem mājās ņemās un mēra, ja? Receptē, kuru man lasīja priekšā un kuru es lasīju, bija teikts, ka centimetru biezumā, ja pa daudz, tad vajag nosmelt. Ak tā, jā? Jā. Acīm redzot, tam centimetram ir kaut kādas maģiskas īpašības. Bet labi, kamēr mazliet tur tagad, zini, ko es tev gribēju vaicāt tagad? Mums ir tagad mazliet, tagad mums ir bišķīt laiks, ko ievilkt telpu, ja? Jā. Jo tu jau acīm redzot tās pārējās lietas vēlāk liks virsū tam visam, jā? Tu man tagad izstāsti par to hip-hop, ko es tev atzinos sākumā, ka es esmu pilnīgs profāns, lai gan man jāsaka, ka tagad jau tas ir modē. Šonedēļ skaties pat Raimonds Pauls. Hip-hop laida, ja? Uz Jūrmālas skatuves. Pats savām acīm redzēju, jā. Treniņtērpā, jā. Es biju dziļā šokā, bet, laida gada, jā, pie tam vēl krievu valodā, saprot. Tad man... Kāda ir starpība, jā? Kāda starpība? Tu teici, ka tu nezini, kas ir raps. Nē, jā, kāda ir starpība? Ir vispār starpība starp hip-hop un rapu? Jā, ir. Tieši tad, kad... tiek repots virsū, tas recitatīvs iet pa virs mūzikai, Jā. Tas arī ir raps. Tā mūzika, tā pati mūzika, ja tu noņem vokālu nost, tas vairs nav raps, tas ir hip-hops. Skaitās. Aha, tādā veidā, jā. Un hip-hops tā ir kultūra, kur ir iekļaut repošana, breakdance, Jā, to zina, tas redzēt, jā. Grafiti, bet tāds, kur zīmē ar baloniņiem. To uzzīmē smuki, gana smuki zīmē, jā. Un ceturtais ir dīdžejošana, tieši skračošana, plaša skrāpēšana. Un tā visa tā kultūra saucās hip-hops, ja? Jā. 4 elementi. Bet redz, tu jau zini arī to, ka, piemēram, te daudz teikuši, ka nēģeri tikai var spēlēt blūzu, vislabāk, un ka roks tā ir angļu valoda, rock'n'roll vai rocka valoda, un tas pārējās valodās neskan, tur latviski vai kā. Skaties, kāpēc? Pauls repoja krieviski, tu latviski arī, angliski jau laikam, jau var nē, ja? Tagad visās valodās, šodien. Bet vai tas iet? Zūd tā garša. Nē. Ir būtiski, jo jebkurā valodā, pilnīgi jebkurā valodā, var salikt tos vārdus tā, ka saglabājas gan garša, gan ritmika, gan arī doma. Ir būtiski, kas raksta, vai viņš jūt pats to valodu. Jo ir daudzi angļi pat, teiksim, no
Anglijas pusē tieši, ja? Lielbritānijā, kur repo angliski un skan nevisai. Tā ka būtiski, kas to raksta? Nē, man jau, piemēram, šķiet, ka tas atkal varētu būt kompliments šai kultūrai un šai muzikai, ka vārdu ziņā reps, tas, ko es te latviski esmu dzirdējis, viņš ir nesalīdzinām, man liekas, saturīgāks nekā, piemēram, dažādas citas dziesmas, tur I love you, baby, I love you, tādā ziņā, jā. Tur, kur vispār nekā nav, vai bum, 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 šā, la, tur tak vispār nekas, Te vismaz tie vārdi ir un ir pat atskaņas, un tur tak ir jāpiedomā, tu pats to visu. Jā, būtībā, jā. Tā jau tu sanākies vairāk. Būtībā, bet man ir... Tas vairāk dzejnieks tāds, ja tā mēs drīkstam teikt, tāds, mūsdienu tāds pilsētas dzejnieks, jo tā muzika jau lielā mērā ir vienveidīga, ne? Tas apakšā, apakš ir domāts. Tas ir katra personiskā darīšana, kā viņš izmanto un ko viņš liek apakšā. Katra reperi, Bet es to redzu tā, ka mūzika dod noskaņu attiecīgam tekstam. Ja teksts ir jautrs, tad tā mūzika ir apakšā jautrs. Skaidrs, ka viņi ir iecilpot un skan divas taktis. Īsti tāds fragmentiņš. Viņš visu laiku iet uz apli un pa virs, bet viņš tikai dod noskaņu. Tā kā filmā, kad ir attiecīgs kadrs, ir attiecīgi parādās notas. Latvijā viņš ir populārs, stāsti man tagad. Jā, diezgan, es tā domāju. Bet, zini, es braucot šurp tā tagad pirmajā brīdī domāju, ja man tagad būtu pēkšņi, labi, es teicu, mani nerēķināsim, bet es Ilmārs arī noteikti nevarētu vairāk nosaukt. Ja prasītu, no šitā te hip-hop vai no tā rapa, Gustavo un Ozols, viss, es vairāk nevienu īsti nezinu. Ir jau noteikti, ka vēl es saprotu, bet, principā, un tu saka populārs, Tad kaut kādā konkrētā slānī, jauniešos, Bet nē, tikpat labi Amerikā, kur... Man liekas, kāds 70% tagad tirgus, mūzikas tirgus aizņem hip-hops. Tas ir viens no vadošajiem vispār tagad, kas tiek iesaistīts gan kino, gan, teiksim, pat ēdienus, Ir ēdieni visādi šitās bērnu brokastis un visa reper sejām virsū. Viņš ir visur. Pat tur tu tavu vecumu cilvēkam paprasīt baltajam Amerikā, nosauc. Viņš varbūt arī nosauks, vienu, divus. Tur vēl kāda neģeri, Tā ir muzika, kur zina interesanti. Tad tomēr tāds šauras slānis to zina. Latvijā, tu saki 70% Amerikā. Latvijā nav tik daudz, bet salīdzinoši, kā tas bija pirms kādiem gadiem 5. Bet man liekas, ka tas ir tāds tīņu, ne? Nevarbūt, ka nē. Kā tas nav? Ir sadalījušies. Mums ir izpildītāji un ir tādi, kurus vairāk klausās tīņi. Un cik tad ir izpildītāji apmēram? Man nevajag ciparu precīzi, bet tas tirgus, teiksim, jūs tev konkurenti vai kolēģi, kā lai to nosauc? Viņi daudz ir? Ja ņem kā solo izpildītājs, varētu būt tādi normāli daudz maz, ir 11. Sievietes ar repo? Repo, bet pie mums vēl nav. Redziet! Tur vēl ir brīvā niša. Es tagad domāju, kaut kā vispār prātā. Daudz es gribu, bet es neesmu arī dzirdējis arī angliski. Labi, es neklausos īpaši, tur, teiksim, nemeklēju šo mūziku, bet es neesmu dzirdējis, tā padomāju, tikai veči galvenokārt repo. Cik es esmu dzirdējis? Salīdzinoši bet ir arī sievietes. Tas nozīmē, ka vēl te mēs varam kaut kādu savu latvisko vārdu pateikt. Tā, pievēršamies mūsu... Te vēl taps ilgi un dikti izskatās. Aha, labi, tad šajā gadījumā mēs te izdarīsim mazas veiklas manipulācijas, kuras jūs nemanīsiet, bet mēs sludām šo sarunu un to visu cepšanu turpināsim. Gustavo jau ir gatavs tuliņās rādīt jums vienu baigot triku, bet tikmēr man tos graudu nulīņas saku, šeit tev pie ūdens klāt, baigi labi iet. Saldumiņam. Nē, tas esot kaut kas jauns ar jogurtu pildījumu, es tādu Ilmārs varē. Labi. Tāds, knakšķis. Man jau tev bija jādod šitie čipsi visu laiku ēst noteikti, Jo čipsu cilvēks esi, Tāpēc jau varbūt arī tāda mīlestība uz kartupeļiem, ko? Varbūt, bet čipsi jau... Ak tā, to vēl. Savulaik bija gana. Tā. Aizkadrā arī bija stāstījis par to, ka šo ir vieglāk apgriezt otrādāk. Tāpēc, ka te viņas tā kā strēmelēs, bet te var arī sakult to visu. Tādā putriņā, Tādā putrā, un tad ir grūti apgriezt otrādāk. Viņš plīst un lūst un tā. Un tad metode bija vakar izdomāta tāda, ka aiztais cieta vāku
apgriez otrādāk, uzmet virsū un tad iesludina iekšā. Tagad to tā darīsi, tā nevajag tagad. Nu, var pamēģināt. Nu, pamēģināt. Bet tad virs izlietas laikam dara to. Kaut kas tas labs ir, ne? Nē, īpaši nav. Redz, kur ir apmests otrādāk, tādi viņi izskatās no otras puses. Tiešām? Tagad mēs iesludinām. Tad to var izmest tādā, jā, paskat. Darbojās tas tavs triks. Vo. Nu, izskatās smuki. Izskatās glauni. Jā. Un tagad mēs sākam mest virsū. Kādā secībā, to jau katrs tā kā pats grib, jā? Jā. Nu, labi. Mēs sametam viena lieta, kuru mums aizkadrā būs jādara noteikti 100%. Kas tad tā ir? Kečups. Kas ar viņu jādara? Kečups jālai virsū. Pagaid, es sadēšu ūdeni. Bet viņš šeit nav tūmā. Nu, te dabūsi, mīļais draugs. Nu, tas ir problēma neradīs. Izdara to, kas jādara tā pamatus. Tas, kā sakot, svarīgākais, kas mums ir šeit. Svarīgākais. Nu, redz, kur sīpoli. To jau var arī tāpat kā picē, es domāju, katrs pa savam var tur ananāsus uzmest vēl ko. Nu, starp citu, jā. Kāpēc gan ne? Mums ir tāds latviskais. Ne, tas, ka šobrīd, ko var dabūt, kas aug šobrīd ir patās Latvijā. Jā. Bet tāda sīpoli. Nu, sēnes? Sēnes, jā. Tāpat tās arī tiek izkaisītas. Nu, kā jūs saprotat, ka tas ir viss sagriezts, kamēr mums te bija dažādas mazas reklāmas pauzītes, jo ko kadrā rādīs, ka griež parasts šampinjons. Nu, jā. Bet vienkārši tad mēs to pasakam, ka šampinjoni jābar virsū ir vēl, jā? Ir sīpoli, šampinjoni, gaļa, pēc tam nāk. Un tad, kā nu kurais dara, cits no sākuma saliek tos tomātus virsū un visu, ja? Un tad sieru uzkais visam pa virs, tad viņi tā kā sanāk aizvērt ar to sieru cietu. Jā. Man savukārt labāk patīk, ja ir tas siers un tie tomāti ir virsū nāk. Nu, labi, tad mēs darīsim tā, kā tev patīk. Nu, jā, es vienkārši stāstu pēc tā skatītājiem. Tev šitas siers arī būs vajadzīgs, es tad attaisīšu viņu vaļā, jā. Tagad iet žāvētā gaļiņa virsū, jā? Jā. Nu, siers nāc vaļā. Aha. Haotiski. Taisījām. Tagad siers, jā? Nē, tagad kā vajadzētu to kečupu. Bet tas kečups ir tā kā uz mirkli aizmirsies. Kur tā viņš ir? Viņš ir stāv augstāk te. Tu padomā tikai stāv augstāk. Labi, jūs nemaz to nepamanīsiet, kā pēkšņi Gustavā būs uzkarējis stāv augstāk. Kosmiskā ātrumā parādījās kečups, jā. Tehnika. Nu. Nu tā. Arī uz aci. Tā kā mākslinieks, ka tur pat zīmē apļus. Man jāpatīk tā, ka smuki. Pareizi. Kaut gan redzēt nevarēs, pāri būs siers. Tas nekas, galvenais kāpziņa ir tā, ka ir smuki. Es maz zinu, ka apakšā tas ir ļoti svarīgi. Jā. Nu, tad tagad tas siers, ko es tev gribēju jau piedāvāt, jau likt, jā? Jā. Tad atcerieties, jūs skatītāji, jā, tad sarievēti kartupeļi, tā kā apmēram taisa kartupeļu pankūks. Tad ir apcepa no abām pusēm, es tagad mēģinu tā varbūt, lai es pats saprastu, jā, apcepa no abām pusēm to pankūku, to lielo. No vienas puses. No vienas, apmet otrādi, un tad sāk kraut visu. Un tad sāk kraut virsū, jā, sīpoli, tomāti, nē, te vēl nav. Sīpoli, sēnes, šitas te, kā viņi sauc, kečups, siers tagad aiziet. Un gaļa. Jā, Ilmārs jau tomēr arī pamanīšu. Viņš jau redz, viņš jau skatās tomēr caur to ekrānu. Jā, caur to aci. Caur to aci viņš jau redz labāk, acīm redzot, zina, tomēr optika. Sieras tur tā skatos, ka diezgan tā šarpi, jā, īpaši žēlot viņu nevajag. Nu, nav ko. Ko tad? Nu jā, protams. Ko tad žēlos, būs labi. Ir jā, citās arī, kad ēd pizzas un kad tu jūti, ka siera tā, nedalikuši, zin tā. Jā, ir tā. Aizvērst cietā, lai neko nevar redzēt apakšā. Un tagad uzliekam bišķi lielāku uguni, es domāju. Jā, pareizi, tomāti. Nu redz, tu jā, gribēji krāpties tagad tāpat, kā tu teici. Jā. Nu? Tas saliekam tā. Skaistums un dāile. Jā. Un tad ir vāciņš virsū. Tad ir vāciņš virsū un gaidām, ka tas viss sakusīs. Ko mēs gaidām, cik ilgi mums jāgaida? Kad izkūst apmēram siers, jā, tad varētu būt tas kā faktors. Kad izkūst apmēram siers un var arī ar to lāpstiņu pastīties no otras puses, vai tur ir sacepies, jā, tur ir pa laikam. Tad divas puses vajag vienlaicīgi vaktēt. Jā.
lai sieras izkūst un lai būtu kartupeļi apcepušies tur apakšā, jāskatās. Tik vien tā skola. To mēs izdarīsim tad, kad jūs to neredzēsiet. Proti, jūs pa to laiku reklāmu skatīsieties. Labs. Gana laba. Gana laba lieta. Ideja arī interesanta. Jā. Oriģināla. Man patīk. Es vakar dabūju nogaržot mazu gabaliņu, jo man saskarēja uzreiz. Aha. Interesanti. Es tagad paņēmu pilno gabalu, kur bija arī tas kečups un... Jā. Jā. Vidus, jā. Rulē tā lieta. Kā tagad mēdz teikt, jā? Nē, šito var taisīt. Mīļie draugi, un diezgan vienkārši un samērā arī ātri, es domāju, ja piešaujās bišķiņ kaut vai. Ja apnīk, teiksim, nu, tagad nāk kartupeļu laiks, nu, vēl jau laikam tagad ne gluži, bet drīz būs kartupeļu laiks. Apnīk cep pankūks, kartupeļus. Var jau šādā veidā arī uzprišināt visu to lietu. Pāris glāzes. Man glāze te ir jau ūdenim. Ir jau, jā. Jā. Tā kā man jums ir jāsaka, ticiet vai ne, labāk ticiet. Tā lieta ir laba. Reperi arī māk. Reperi arī māk. Un kāpēc es nekad par to neesmu šaubījies, jo jādzīvo arī viņiem ir kaut kā, jā. Tā kā tā lieta ir laba, bet ja man neticiet, pamēģiniet pašu, vislabāk tā arī dariet, pārliecinieties paši. Nu tad. Par to arī, jā. Lai labi iet tev, koncerta dzīves, nezinu, vasarā tagad tev ir vai nav, vai kaut kāda uzstāšanās. Mums pamazām tā. Bet nāk rudens, atkal kaut kas jādara, kaut kas jauns, jā. Lai tad tev labi klājās tajā lauciņā, ko tu kopi, jā. Nu, un kā mēs teicām, meitenēm vēl ir iespēja. Jā. Gustavo palīdzēs, ja vajadzēs. Kāpēc nē? Nu, duetā ar kādu meiteni ja būs paklausies. centīgi. Kāpēc ne? Vai ne? Nu, protams, ja ir interesi un ja ir centība. Jā. Paldies visvairāk, Gustavo, tev. Mēs ar jums tiekamies pēc nedēļas. Lai jums veicas? Viss labi.